Dāmas un kungi, labdien! Tekstorijas 76. saruna. Man šodienas sarunas biedrene ir Eva Berlaus. Nu, īstenībā, Eva, tev man vajadzēja jau sen jau aicināt pie savas ciemos jau no paša sākuma, jo tu biji, man liekas, viena no pirmajām, kas pateica, kad es esmu noklausījusies, man liekas, tā otrā saruna ar Kiprieti, kad bija, kas tev patika. Jā, bija forši. Bet, nu, te tu esi, un es esmu par to priecīgs. Klausītājiem izstāstīšu, ka Eva ir Sorainen vadošais partners, ne tikai Sorainen Latvijā, bet Sorainen ar vairāk kā 400 cilvēkiem nu jau, un būtībā tā ir tava vienīgā darba vieta visu savu mūžu. Tu esi te nostrādājis kopš tu beidz universitāti, un mācījies, es saprotu, Latvijas universitātē un pēc tam RGSL. Ieguvu maģistra grādu, pa ceļam vēl es nestāstīšu visus guvumus un kursus, ko tu esi mācījusies. Es domāju, ka liels sasniegums ir MBA grāds, kas juristiem nav tipiski, bet tas nozīmē, ka tu ļoti labi saproti arī to biznesa pusi. Kas nav mazsvarīgi, droši vien, ka svarīgi, ka tev bija iespēja pamācīties arī Harvardā, kā jāvada korekti advokātu birojus un tam līdzīgas lietas. Varbūt vēl kaut kas tāds no CV puses, kas klausītājiem varbūt būtu interesanti. Nu, nē, laikam, man liekas, tu saskaitīji visu labi. Sorainen nav mana pirmā darba vieta. Jā? Tie 90. bija tāda burvīgs laiks zem saules, kad jauni juristi varēja strādāt par juristiem sākot no dienas 1 juridiskajā fakultātē. Mans darbs sākās pirmajā kursā. Un labi, tas sākums bija tiešām tāds vairāk prakses veidīgs, bet otrajā kursā es jau biju Rīgas Dārzu parku juriste. Gāju patiesībā arī darba lietās uz tiesu un visādas citas lietas. Gāju uz Rīgas domu negociēt Rīgas Dārzu budžetu. Negribu redzēt nevienu no tiem papīriem. Bet, jā, un tad pirms, kas varbūt tāda no juridiskā viedokļa interesantāka pieredze tieši pirms Sorainen, es biju Eiropas integrācijas birojā, kas priekš manis bija tāda ļoti tiešām svarīga pieredze, jo tas bija tāds unikāls laiks priekš Latvijas. Latvija gatavojās iestāties Eiropas Savienībā, un mēs bijām tur tāds bariņš ar pilnīgi jauniem cilvēkiem, katram knapi pāri 20, kuri palīdzēja saskaņot Latvijas likumdošanu atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Tā bija tāda ļoti, ļoti laba skola. Tad tu jau biji pie visas iestāšanās Eiropas Savienībā pamatiem. Jā. Okay, jā. Bet pirms tam vēl mazliet par tevīm parunāsim. Ne par Sorainen, es domāju, un par biznesu daudz ko vēl paspēsim, bet īstenībā, es atceros agrāk, mēs tevīm droši vien, kad biežāk satikāmies un biežāk varējām visu kaut ko apspriest, kad birojs bija mazāks un pienākumi bija mazāk. Tagad vismaz prieks, ka šādā formātā piekdienā, 13. datumā, mierīgi varam parunāties ar tevīm. Vasarā. Tagad, jā. Pastāsti, kā tev ir ar mainticību un piekdienu 13. datumu, zodiaka zīmes. Mēs tevīm esam dzimuši vismaz ar vienas dienas atstarpi. Katrs gads sākās ar mūsu dzimšanas dienām, vai ne? Jā, savstarpēji apsveicam viens otru. Tu tici tām lietām vai astroloģiju? Tā nosacīta. Nē, melnās piekdienas un melnie kaķi, nē, laikam dzīve kaut kā ir pierādījusi, ka nē. Ar to astroloģiju, kaut kas jau tur ir, kaut kas ar tiem mežāžiem ir, kaut kādas likums arī sakarības, bet, tā pašā laikā visur ir arī izņēmumi, tā kā, tā, jā un nē, es teiktu. Tā no malas skatoties, liekas, ka tu esi tāda visu varoša dzelzslēdija, kas ir disciplinēta, viss tev ir sakārtots un viss tev ir kārtībā. Tu kādreiz vēlies un izdodas būt vājai?
Es pat teiktu savādāk, es esmu vāja, kā mēs visi. Nu. Un es esmu tieši tāds pats cilvēks, kā lielākā daļa. Vienkārši mums katram ir kaut kādas savas stiprās puses, un mums katram ir savas vājās puses. Un kāds no kuram tas groziņš ir dots, un skaidrs, ka manā groziņā arī ir viss kaut kas, arī tās vājās lietas, arī reizēm arī man ir par daudz. Un jautājums tikai, vai cik tu daudz un kurā brīdī atļauj sev. Un cik tu kurā brīdī saproti, ka šis brīdis ir tad, kad ir jāatļauj. Un jāatrod tas pareizais balanss. Manā groziņā tā labā lieta, kas ir iedota, kas ir lielas darba spējas. Es droši vien, ka varu fiziski, varbūt kaut kur dēļ bērnības un dēļ tā, ko es esmu jaunībā darījusi. Man ir diezgan lieli muskuļi attiecībā uz daudz darba, daudz projektu, salikt visu lielā Excelī un gal galā dabūt ārā rezultātu. Es to māku. Vai tas man nepatērē milzīgu resursu? Skaidrs, ka patērē. Un tad ir jautājums, kā es iemācos, tad pareizajā brīdī pateikt, hei, tagad ir jātais viss šis ciet un jāiet gulēt. Es esmu bijis pie teviem ciemos, un mājās ir skaists klavieres. Kādos brīžos tu tās spēlē un ko tu spēlē? Man klavieres, jau kādreiz, tad, kad es mācījos mūzikas skolā, kā visiem bērniem, tas bija noliktā ieskaiti, un kurā brīdī patīk vairāk vai mazāk, un tā bija tiešām tāda muzikāla aizraušanās līdz diezgan ilgu laiku, tiešām ar vēlmi pat kaut ko darīt mūzikā. Tad tagad īstenībā tas ir tāds psihoterapijas aizvietojums. Ja ir kādreiz tiešām smagi, tad tā ir viena no lietām, kas man patiesībā palīdz. Manējie zina, ja aiziet kaut kādi drūmie teksti pa klavieru, tad izspēlētos. Tad vajag likt man mierā uz kādu brīdi. Un es atnākšu, es tur salikšu visu tajos taustiņos iekšā. Reizēm tas izklausās diezgan drūmi. Tad mainieki dzird tādas mierīgas melodijas. Pārsvarā mierīgas, jā. Tāds vairāk tādas meditatīvas lietas. Ar Japāņi kaut kādi un viss kaut kas. Bet, jā, man jāiedod tas brīdis, 40 minūtes, un tad es iznāku ārā un trauki nešķinda. Un es varu atkal tālāk funkcionēt kā normāls cilvēks. Un palīdz, cīm redzot, tur kaut kas ir priekš manis. Okay. Mazliet pa citu tēmu, tev mājās aug futbolists, maziņš, Es jau skatos pamazām līdzi, ka tev viņš ir izgājis kaut ko no Ajax skolas un pa Portugāli kaut ko tur dzīvojās. Kā tu redzi to, kā futbolista vecāks, to Latvijas futbola saimniecību, kas tur notiek? Ik pa laikam kaut kāds skandāliņš tur parādās, bet kopumā kā tev izskatās tas? Es nezinu, šitā varbūt tā vieta, kur nāksies kaut ko griezt un pēc tam padomāt, cik es politiski korekti runāju vai nē, bet tādā īsi sakot, ļoti daudz ko gribas nosvalināt un uzbūvēt no jauna un ar domu, ka tikai tad iespējams, ka strādās. Bet garākā, kā visur, ir labās lietas un ir sliktās lietas, un tur ir visāds tāds liels maiss ar miksli. Man ir grūti kaut ko komentēt par pieaugušo futbolu, jo es tur neesmu tik dziļi iekšā un pagaidām vēl jāizaug līdz tam. Bet attiecībā uz bērnu futbolu es saprotu, kāpēc tas bardaks tur ir. Tā tīri teorētiski, jo skaidrs, ka mēs esam vietā, kur futbolam nav bijusi ilga tradīcija. Tas nav ne basketbols, ne hokejs, kur arī ir bardaks sava veida, cik dzirdu no saviem vienaudžiem, kuriem bērni spēlē basketbolu vai hokeju, bet tomēr tādā profesionālā ziņā tur ir bijuši tā kā labāki panākumi Latvijā.
un tādā kvalitātes ziņā varbūt var labāk kaut ko sagaidīt. Šeit nav bijis, ja tā ir kaut kādas diezgan, tās futbola tradīcijas ir diezgan vājas, līdz ar to viens jautājums ir par treneru kvalifikāciju un kas ar to tiek darīts, vai mums ir finansējums, lai vienkārši labākā lieta būtu viena liela daļa treneru vienkārši nomainīt un aizstāt ar jaunas kvalifikācijas treneriem, bet tad ir jautājums, kur tie mūsu jaunie treneri mācās. Viņi mācās tajā pašā LSP, kur tie, kas viņus māca, arī varbūt, ka nav, ja salīdzina ar labām futbola, ar valstīm, kurās ir spēcīgas futbola tradīcijas, tad tā kvalifikācija tur ir kā diena pret nakti, un tad jautājums, kas tur nāk ārā. Varbūt nāk tā jaunāka paudze, kurai vairāk deg acis, un viņi ir vairāk atvērti pret jauno pasauli, un varbūt, kad aizbrauc reiz gadā kaut kur paskatīties, ko varētu mācīt citādāk, kā balstoties uz tām vecajām padomju tradīcijām. Bet visādi citādi viņi jau saņem tieši to pašu, ko tie mūsu vecie treneri ir tajā laukumā darījuši. Jā. Tā ir viena puse, tad otra puse ir tā nekur nesakārtotā finanšu saimniecība, kur visi tie treneru atalgojumi, cik viņi tur komandas strādā, tur melnās kases, kādā veidā viņas tur tiek dalītas vai nedalītas, tur pat reizēm man negribas zināt, jo tad tu nevari iet mājās un mierīgi gulēt, jā. Un ir, protams, ka nav tā, ka pilnīgi viss ir nesakārtots, bet, ir daudz ļoti stūri, bet viss kopā tas vienkārši veido tādu ļoti nesakārtotu vidi, kurā, ja tu gribi, lai ja tev pašreiz ir talantīgs jaunietis mājās, tad tu vienkārši redzi, ka tas nekādā veidā nesekmē to viņa attīstību šeit. Un, protams, ka tas nenozīmē, ka vispār nav neviena laba trenera un vispār nav neviena labas skolas. Cilvēki jau cenšas kaut ko darīt pa kādam, nav tā. Bet, protams, ka tas viss neveido tādu pašu labāko vidi. Un tad tāpēc ir skaidrs, ka futbolā ļoti daudz jaunieši brauc projām, jo viņi vienkārši fiziski saprot, lai arī tie vecāki kā gribētu te kaut kādu taisnību izcīnīt vai mainīt sistēmu, vai ko tik mēs arī nesam savā klubā vislādas akcijas veicam ik pa laikam. Bet tu saproti, ka vienkārši tev tas jaunietis izaugs ātrāk un tu nokavēsi. Tu nepaspēsi neko izcīnīt. Tev vajag tagad. Tieši, viņam ir tiešām tam jaunietim ir tie, nezinu, tur 2-4 gadi, kad vai viņš izšauj vai neizšauj, vai notiek, vai nenotiek. Un tu nevar gaidīt 20 gadus, kamēr tev būs laiks sistēma sakārtot. Jā. Okay. Bet cerība ir. Nē, cerība ir un paliek jau labāk un tādā vienkārši ļoti, ļoti, ļoti lēniem soļiem, kaut vai tas, ka arī, piemēram, tagad to bērnu daudzums, kas spēlē futbolu, jau ir milzīgs Latvijā. Tā interese par to sportu ir liela un arī maziem solīšiem. Piemēram, es pamanīju, ka metā ir portugāļu treneri, kas tiek piesaistīti, pamazām. Jā, tas varbūt, ka nav tur pats katru reizi pats spēcīgākais gals, bet sāk vienkārši kaut kādu, apmaiņa notikt, jā, nevis tikai tu aizved tos jauniešus vienreiz gadā uz turnīru vai 2 reizes gadā ārpus Latvijas, bet, ka te jau parādās arī cits kvalifikācijas treneri, kas liek arī tiem vietējiem mainīties. Pamazām parādās vairāk naudas. Tieši tā, vai tie paši vecāki vairāk iesaistās, jo vairāk bērnu spēlē, jo vairāk arī vecāki iesaistās, kur arī, tā pieprasto kvalitāti. Pastāsti par savu fondu esi, kādi ir līdzinējie sasniegumi, kāpēc tas fonds ir tapis un kas tur notiek un kāda varbūt tāds ieskicē nākotnes plāns, kas, ja kāds arī izdomā atbalstīt šo te fondu. Tu jau zini, ka tam fondam ir absolūti personisks stāsts. Mēs ar māsām viņu uztaisījām par piemiņu vienai no mums, no māsai Zanai, kas bija arī mūsu kolēģi. Absolūti burvīgs cilvēks, ar skaisti iekšēju un ārēju un ar labu izglītību un visu pārējo, bet viņi cīnījās ar depresiju. Un diemžēl to cīņu neuzvarēja. Jā, un skaidrs, ka
jebkurai ģimenei, ne tikai tam cilvēkam, bet visai ģimenei, kas ir iesaistīta. Šeit jau bija arī kolēģi iesaistīti. Tas ir ļoti, ļoti smagi būt tajā stāstā iekšā, gan pirms, gan pēc. Un fonds ir kaut kādā veidā mana atkal psihoterapija pašai ar sevi. Un mums māsām tāpat. Veids, kā kaut mazu lietu darīt par labu, neaizmirst to stāstu. Tad, kad mēs dibinājām fondu, tad tā doma bija tāda, ka, ja mēs ar tām zināšanām, kuras mēs esam ieguvuši ar visu to stāstu, un tas bija vairāku gadu garumā, ja mēs varam palīdzēt kaut vienam cilvēkam, tad mēs būsim ļoti priecīgas. Un paldies Dievam, tas tā ir noticis. Jo tiešām mēs katru gadu strādājam ar diezgan daudz jauniešiem, un mums ir ļoti, ļoti daudz skaistu stāstu. Un tas ir tas, kas tiešām priecē, ka tev ir jurista darbā. Protams, ka ir arī projekti, kurus mēs redzam. Nezinu, ir uzcelta rūpnīca vai ir investīcija, kur uzņēmums investē kaut kādās ražošanas iekārtās. Tad reāli redzēt, ka kaut kas ir noticis. Bet ļoti bieži jau mūsu projekti ir arī tādi. Jā, ļoti, ļoti, ļoti daudz papīru, bet vai līdz galam tu redzi tiešām to konkrēto rezultātu? Bieži nē. Šeit ir konkrēti cilvēki, kuriem patiesībā ir mazu lietu, jo tas finansējums, viņš jau, tam konkrētiem cilvēkam viņš ir neiespējams finansējums. Ļoti bieži un sāpīgi, ka tas tā ir, bet ar to mazo finansējumu un ar zināšanām mēs spējam mainīt cilvēku dzīvi, mēs viņus spējam izglābt. Es kaut kad nesen Facebookā dalījos, bija stāsts, kur viena no jaunietēm, ar kurām mēs tā kā pirmo sākām strādāt, mēs viņu palīdzējām iekļūt viņai speciālā programmā. Viņa ir to programmu absolvējusi, viņai tagad ir ģimene, un viņai nesen piedzima bērniņš. Ne tās ģimenes, ne tā bērniņa nebūtu, ja nebūtu fonda. Ļoti iespējams. Un tas ir forši. Super. Es saprotu, ka pēc būtības jaunieši, kam ir šīs kaut kādas depresijas pazīmes, tas ir, ko mēs pašreiz to fondu. Jā, tas, ko mēs tagad darām pēdējos jau 3 gadus, mēs sākāmies bišķīt citā virzienā, bet mēs tagad esam atraduši, ka šī ir tā niša, kurā tiešām ir vajadzīga palīdzība. Jaunieši no 18 līdz 25 gadiem, kuri var pie mums pieteikties, un mēs viņiem piešķiram finansējumu psihoterapeitu un psihologu konsultācijām. Un ir dažādi veidi palīdzības, vienkāršākos gadījumos psihologu palīdzību, 10 konsultācijas. Ja mēs pēc tam saprotam, ka ar to nepietiek, un ļoti bieži ir tā, ka nepietiek, un ceļš tur depresijas gadījumos, tās ārstēšanās var tiešām noritēt gadiem, tad mēs darām visu iespējamo, lai to jaunieti neatstātu. Sarežģītākos gadījumos mums ir iespēja jaunieti palīdzēt viņam tikt speciālā programmā, un tad tās jau ir gan grupu darbs, gan individuālais darbs, arī psihoterapeita palīdzība. Pirms pāris nedēļām bija zvans no viena no mūsu konsultantiem, kas strādā ar jauniešiem. Hei, mums ir situācija, jaunietis ļoti smagā situācijā, ir vajadzīgs gan psihologs, gan psihoterapeits. Es saku, jā, būs. Psihoterapeits saka, ka ir nepieciešams zāles, jo ir augsts pašnāvības risks. Tam zālēm būtu jābūt valsts apmaksātām, bet rinda uz kvotām, lai tiktu pie valsts kvotas psihoterapeitu konsultācijai, ir tieši tik ilga, cik mēs nevaram gaidīt. Ko mēs darām? Mēs apmaksājam gan zāles, gan to psihoterapeitu, lai varētu ar mierīgu sirdsapziņu iet gulēt tajā vakarā, teiksim tā. Tas vispār ir amazing. Es nesen runāju ar igauņiem, kur teica, kāpēc jums ir tā, ka gan jūs, gan mēs maksājam sociālas apdrošināšanas iemaksas,
mums veselību mēs nodrošinām, jūs veselību pārkat vēl privāto polisi, apdrošināšanas polisi. It kā vienādas sistēmas. Nu, tāpēc laiku, jā, jo, nu, ja kur pa vidu tā nauda, viņa it kā tur ir, vai ne, tās iemaksas jau mēs visi maksājam, un tev viņa pienākās uz papīra, arī mums pienākās gan psihoterapeits, gan viss kaut kas, bet tikai jautājums, kad? Jā, un vai tajā brīdī, kad tu nonāci, ceļš nedodies gada vidū, vai nav kvotas jau beigušās, un tad tu vari gaidīt nākošo gadu, un ir situācijas gan jau, kurās var gaidīt, ir tādām plānveida operācijām, es tā pieļauju, bet, nu, vismaz tajās lietās, kur mēs ar jauniešiem strādājam, nu, tas pusgads ir mega daudz. Kaut kādi uzņēmumi tā daudz atbalsta, labprātīgi atbalsta? Par reizēm, bet nedaudz. Jo, jā, nu, labi, varbūt, ka, protams, ka mūsu gadījums ir tāds, kur tiešām tas ir tāds sirds projekts, un tu zini, ar ko es nodarbojos pa dienu, un mums nav arī apmaksāta darbinieku vai milzīga reklāmas budžeta. Tas ir tas, ko mēs ar savām rokām tiešām fiziski pa naktīm un pa brīvdienām darām. Tad varbūt mēs arī neesam tā ļoti ieslēguši maksimālo resursu, jā, priekš piesaistīšanas. Tas varētu būt arī lielāks resurs, bet arī ar visu to, ko mēs darām. Reizēm izdodas piesaistīt, bet reizēm nē, jo vēl joprojām droši vien, ka tā mentālā veselība viņai ir. It kā mēs esam par to sākuši, kā sabiedrība daudz vairāk runāt, absolūti. Jā, ja mēs paskatāmies tās izmaiņas tur pēdējo kaut kādu 5-10 gadu laikā, nu, viņas absolūti ir jūtamas. Bet tomēr priekš ziedošanas korporācijām, nu, tā vēl nav pati ērtākā tēma. Okay. Mēs ar tevi esam advokāti, mums ir tas klienti redz to output, bet mums ir vajadzīgs arī input, kur mēs iegūstam informāciju un uzsūcam visu kaut ko, kas parasti ir tādi pirmkārt tādi prātā paliekošākie tādi input avoti, un varbūt arī pēdējā laikā tu vari padalīties kaut kādiem, nezinu, grāmatām no tavu grāmatu plaukta vai klausīšanās sarakstā kaut kas ir bijis nesen. Tāds manā gadījumā laikam tāds milzīgs mikslis ar visu kaut ko. Brīžiem man liekas, ka man ir par daudz biznesa literatūras, un es aizēju daļu literatūras lauciņā un neko negribu vairs dzirdēt, jo man liekas, ka man ir par daudz. Un tad atkal atnāk atpakaļ un sāk aktīvi lasīt par kaut kādu tēmu, kas man no biznesa, kas man tiešām patīk. Šobrīd es lasu es vēl neesmu līdz galam tikusi Risto Silismā tas Transforming Nokia. Es viņu saņēmu dāvanā, un es esmu tikusi aptuveni līdz vidum, bet līdz šajā brīdī, ja man ik pa brīdim tiešām iestājās mazliet alerģija pret biznesa literatūru, tad šajā brīdī es teiktu, šī ir viena no grāmatām, kas droši vien tev plaktā paliks. Ļoti, ļoti interesanti iesaku izlasīt. Tieši no tāda leadership viedokļa. Tas droši vien par laiku, kad Nokia vēl ziedēja un plauka. Ja? Tas ir ap to laiku, kad viss, otrādi, kad Risto Silismā ir CEO, kas transformēja Nokia tajā brīdī, kad viss bija slikti. Jā, ok. Jā, tas skaists stāsts. Un citādi, jā, viss kaut kas ik pa laikam visādi podkāsti, grāmatas, filmas. Nu jā, man šķiet, ka es cenšos tā kā nealkot ne par vienu, ne par ko, jo man liekas, ka ir svarīgi, ka tie inputi ir daudz dažādi, pēc iespējas dažādi, kas ļauj smadzenēs kādām neironu taciņām rasties jaunām un neko nekopēt, bet izdarīt pašai savus secinājumus. Un tāpēc man tikpat labi dažreiz vērtīgāk ir iziet ārā un noklausīties labu simfoniskās mūzikas koncertu, nekā izlasīt vēl 2 biznesa grāmatas. Bet citreiz tieši tā biznesa grāmata ir tajā vietā, kurā viņa vajag. Super. Es zinu, tu tikko atgriezies no Sorēna 30 gadu jubilejas balvas. Uzņēmums ir nedaudz audzis par šiem 30 gadiem. Nedaudz. Skatījos,
pēdējie finanšu dati ir publiski pieejami, vismaz par Latvijas biroju, kur mums ir ap 12 miljoniem apgrozījums. Nākamajam konkurentam tie ir, manuprāt, ja es pareizi atceros, 7,5, vēl nākamajam 6. Nu, šis tas ir izdarīts, varbūt kaut kādi jau plāni nākotnē, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, lai vēl šo te palielinātu tempu vai kaut kādus virzienus iezīmē. Nu, skaidrs, ka plāni mums ir, bet te ir jautājums, ka tu droši vien tā gluži savus strateģiskos visas taktikas plānus te negrib atklāt, bet tā bišķīt vispārīgāk runājot, ja bija kaut kāds periods, es nezinu, pirms gadiem 3-4 varbūt, kad likās, ka nu jau, piemēram, kaut kā, ja mēs skatāmies tikai Latvijas kontekstā, bet līdzīgi var skatīties arī uz Baltiju, ka cik te tālu, jo maza tirgi un cik tad mums tev iedzīvotāji un cik vispār tās ekonomikas un cik viņas aug, ka nav vietas, jo, kad mēs drīz būsim sasnieguši kaut kādus griestus, tad šajā brīdī man liekas teikt, ka, Sky's the limit. Sky's the limit, tieši tā. Jā, neskatoties uz to, ko presē ik pa laikam kaut kāds negatīvs notis. Jā, jo protams, ka mēs jūtam, bet man liekas, ka mēs esam labi vienā brīdī sapratuši, ka jā, ik pa laikam, atkal paņemam tikai Latviju kā piemēru. Ik pa laikam mums ir kaut kāda ekonomikas satricinājumi, šādi vai tādi, vai ne ekonomikas ģeopolitiski, kam tik mēs te nedzīvojam cauri. Katrā no tiem satricinājumiem vienmēr ir arī kāda iespēja. Un jautājums, vai mēs esam pietiekoši ātri, lai tās iespējas izmantotu. Un ja mēs iemācamies būt iespējami, pēc iespējas ātri, pirmkārt paredzēt to iespēju, un otrkārt viņu izmantot pirmajiem, tad tur vienmēr ir izaugsmas iespēja. Un plus vēl, protams, ka šis laiks vispār ar visu, kas notiek tehnoloģijās un visur citur, visu laiku dot iespējas. Jautājums, vai tu viņai ej cauri, un mums ir, paldies Dievam, mēs esam tik lieli, lai mēs varētu atļauties investēt kaut kādos visu laiku projektos, kuros mēs redzam, ka jā, šodien te varbūt nav bizness, bet ja mēs investēsim un pirmkārt jau cilvēku zināšanās, un mēs tajā lauciņā, kur mēs zinām, ka varbūt kā paredzam, nezinu, pēc gada vai 2 būs biznesi, ja mēs tur laicīgi investēsim, tad tur būs vēl viena izaugsmas iespēja. Un jautājums, vai mēs visu laiku kustamies un visu laiku tas ir, mums jau ir te visādi melnie jociņi birojā par to, ka nekad nav gana. Un tas ir nogurdinoši visu laiku sevi bakstīt un teikt, ka nē, šito arī nav gala, mums vēl ir jāinvestē tajā un mums vēl jāuzaudzē šī praksa un tā praksa, bet tas arī tā kā to izaugsmu nodrošina. Ja? Tajā brīdī, kad mēs paliksim slinki, un tajā brīdī, kad mums apniks pašiem sevi bakstīt, tad tad varētu būt sarežģītāk, bet tik ilgi, kamēr mums tā enerģija ir un pagaidām vismaz izskatās, ka ir gana, tikmēr arī ir arī izaugsmas iespējas. Jā, droši vien kā tāda virziena varētu būt mākslīgais intelekts, varētu būt defense, aizsardzība, varētu būt kripto. Kripto. Tur daudz iespēju iezīmējās šobrīd. Kā vispār, tu biji iekšā, piemēram, runājot par tavu pieminēto ģeopolitisko risku, tu biji iekšā tajā Rimī pirkšanas darījumā. Mazāk īstenībā. Bet tur, varbūt ne tieši šis, bet runājot ar citiem investoriem, tur neparādās kaut kādas notis, kāpēc viņi investē tieši Baltijā, kad citi saka, ka tas ir tāds toksiskais reģions. Nē, M&A, protams, ka šī ir tēma visu laiku, mazāk vai vairāk, jā. Un mēs ar to tēmu dzīvojam, varbūt gluži ne kopš Krimas tajā brīdī ne tik ļoti, ja, bet skaidrs, kopš Ukrainas kara mēs sākumā skaidrs, ka mēs ar to ģeopolitisko risku, kā tēmu kā tādu, ja, M&A lauciņā runājam, bet tur atkal tur ir iespējas un visādi viļņi un atviļņi, teiksim tā. Tad, kad karš sākās, bija pirms tam mums bija tieši
liels daudzums ar ASV investoriem tirgu. Vislielākie darījumi, tas pats Printful un vēl citi, notika ar lielu, teiksim tā, ASV sevišķi private capital investoru iesaist. Un tad, kad karš sākās, tas viss diezgan pieklusa, jo bija acīm redzams, ka tie investori, kas ir tā kā tālāk no šī reģiona, un kuriem tas risks ir mazāk saprotams, viņi kļuva ļoti piesardzīgi. Ja? Bet tai pašā laikā tā bija iespēja reģionāli izmēra investoriem no Baltijas, investoriem no Skandināvijas, sapirkt visu kaut kādus aktīvus, jo viņiem tajā brīdī vairs nebija jākonkurē ar tiem pašiem amerikāņiem, kas pirms tam vienkārši atnāca un nopirka, viņiem nocēla tos targets no deguna priekšas, jo viņi varēja piestāt. Ir jāpērk, jā, un līdz ar to mūsu M&A darījuma apjoms, jā, bija mazāki darījumi un varbūt mazākā darījuma vērtība vidējā bišķi, bet arī aktivitāte nebija mazāka. Jā, bija tāds varbūt mazs kāds brīdis ar apjukumu tirgu, bet pēc tam, kad visi saprata, kas ir noticis, tad reģionāli investori vienkārši izmanto situāciju un uzpirka. Bet savukārt tagad šķiet, ka arī tālāku reģionu investori, tie paši amerikāņi ir to risku sapratuši, ja, un vai vismaz iemācījušies ar viņu, teiksim tā, viņu izskaidrot, un viss notiek, un mums darījumos ir. Amerikāņi arī tēt nāk, ja? Jā. Okay. Jā. Nu, te pašā, piemēram, Defense. Nu jā, nepavelti šobrīd es dzirdēju, notiek sarunas par arī tiešo reisu uz Ameriku beidzot. Jā, vajadzētu jums. Ko tu redzi, ko vispār varētu vēl Latvijā uzlabot cīņā par ārvalstu investīcijām? Tāda bišķīt sarežģīta tēma, jo, ja skatās tā mazliet ar neapbruņotu aci. Liekas, ka viss ir kārtībā. Mums nav slikta nodokļu sistēma, vai ne? Mums nav slikts digitalizācijas līmenis, vai ne? Tas, kas man liekas, ka mums bišķīt un visādā citā ziņā, tāpat uzņēmuma reģistrēšanas kārtība vai tāpat tiesu sistēma, ir visādi labi uzlabojumi notikuši pa šo laiku. Tas, ko ir grūti saskatīt ar neapbruņotu aci, bet kam tu pietuvojies tajā brīdī, kad tu tiešām tā ielien dziļumā, var redzēt, ir tomēr veids, kā strādā mūsu valsts iestādes, piesaistot lielus investorus. Mums ir visādi projekti par to, ka, Latvijas investīciju attīstības aģentūra ik pa laikam visādi ar skaļiem saukļiem Latvija var visādas programmas, mārketings un nemārketings, jā. Bet tas, kas man liekas, ka pietrūks līdzīgi, kā es ļoti dzīvoju līdz Normandam Staņevičam ar viņa slimnīcu cīņām, un līdzīgi kā viņš teica, kad viņš ir sācis savu darbu, vai viens no viņa svarīgākajiem projektiem Gaļzarā ir bijis nolikt pacientu centrā. Man gribas teikt, ka lielā daļā ministrija, kas nodarbojās par un ap investīcijām, tā skaitā ekonomikas ministrija un tā skaitā tautas pašvaldības, tas pašas brīvostas, ar kurām es tagad pēdējos gadus diezgan daudz strādāju. Būtu lieliski, ja mēs mācētu to uzņēmēju nolikt centrā. Jo pašreiz ļoti daudz, kur ir iespējas, ka uzņēmējs nabadzīgs iet pie iestādēm un visu kaut ko lūdzās no viņām. Viņas saka, ka viņas saprot viņa problēmu, bet viņām ir process. Viņi saka atbalstu, un tad aiziet process, un kurš neatgriežās pie tevis nākošos 6 mēnešus, un daudzas no tām lietām, ar kurām viņas nodarbojās, nav pilnīgi, tam nav nekāda efektivitāte, ir stipri apšaubām. Un nevar teikt tajā vietā, nevienā no tiem punktiem, ka tās iestādes darītu kaut ko pretlikumīgu. Nē, viņas dara saskaņā ar savu procesu, bet tas process ir uzbūvēts tā,
ka uzņēmējiem vai tam projektam vai ekonomiskai interesē vai tam ekonomiskam labumam, ko tas uzņēmējs cenšas uzlabot, viņam nav nekāda sakara ar to procesu. Ir process pēc. Es vienu brīdi tieši par šo tēmu runāju, domājot, smadziņoju, kā būtu, ja mēs lieliem investīciju projektiem, kurus mēs gribam piesaistīt Latvijai, pateiktu, ka kur ir tev valsts iestādē viens atbildīgs cilvēks, projekta vadītājs no valsts puses, Key account managers, kurš aiziet un sakārto. Jā. Un viņa, vai ne? Jo pašreiz tas mega darbs, kas tiem investoriem ir jāizdara, kopš mums ir tik tālu, man ir vairāk projektu, kur tagad investoriem ir tā saucamais zaļais koridors. Bet tas vienalga beidzās ar to, ka neskatoties to, ka tam zaļajā koridorā viņam pasaka, ka visu atbalsta, sākot no premjera, beidzot ar ekonomikas ministriju un visi, kas ir iesaistīti, visas iespējamās institūcijas pasaka jā, bet nekas nenotiek, tāpēc, ka notiek process. Nu jā, Vits arī runā par sarkano paklāju, bet kas tas īsti ir, man liekas, neviens nav vienāds. Kāpēc nekas šai ziņā nenotiek? Jo tas ir tāds tā kā valstiski super svarīgs, viens no svarīgākajiem jautājumiem. Un pie tam mēs redzam, ka uz valsts sektoru, labi, varbūt ne valsts sektoru tieši, bet valsts uzņēmumiem, pašvaldību uzņēmumiem, tur aiziet sakarīgi cilvēki strādāt. Tur, labi. Varbūt arī man nav līdz galam tiesība par to runāt, jo es neesmu bijis tas cilvēks, kas ir aizgājis, un man nav savas, teiksim, tā ādas pieredze tik dziļa, lai ar pierādījumiem varētu par šo runāt, bet tas, ko es dzirdu, no tiem pašiem, no tiem pašiem paziņām, kas ir aizgājuši šādā veidā strādāt ar tiešām lielu kapacitāti un vai no kādiem citiem projektiem, kuros es esmu bijis iesaistīta, ka man šķiet, ka tur ir atkal tāda kombinācija ar lietām. Viena ir, ka vai mūsu valsts iestādēm, ir ceļš tām, kurām kas ir atbildīgs par ekonomiku, KPI, ir vērsts uz rezultātu, piesaistīt to investīciju. Vai viņu algas no tā ir atkarīgs, vai viņu budžets no tā ir atkarīgs. Nē. Viņi nāk uz darbu 9. Un iet projām 5. Un viņu atlīdzība diez vai ir atkarīga no tā, cik viņi daudz licences ir piešķīruši vai nepiešķīruši. Jā. Un es ar to absolūti negribu teikt, ka tur nav valsts iestādēs nav labu un kvalificētu ierēģņu, kas grib labi darīt savu darbu. Absolūti ir, bet vienkārši tā visa sistēma, ja viņai KPI nav rezultāts, ekonomikas uzlabojums, investīciju piesaisti, vienalga kādu, kas būtu piemērotas kurā brīdī. Tad viņi strādā dēļ procesa, nevis dēļ rezultāta. Un ja viņi strādā dēļ procesa un nevis dēļ rezultāta, un ja tas ir noticis gadiem, tad pirmkārt tā vidējā kvalitāte, tur noteikti ir labi ierēģi, labi kvalificēti un ar visiem labākiem nodomiem, bet tā vidējā kvalitāte, vidējais ierēdnis tomēr ir droši vien orientēts vairāk uz procesu. Un ja tas vairāk orientēts uz procesu, tad jebkurš gudrinieks, kas atnāk no malas un tagad saka, es gribu rezultātu, ir drīzāk traucēklis nekā kaut kas labs, jo kāpēc? Man taču nevajag, es varu iet 5 mājās. Un ļoti prasās vienkārši pavērst to sistēmu pret rezultātu un pret to uzņēmēju, pret ekonomiku, nevis otrādi, pret procesu. Un galā man ir bijuši tiešām vairāk projektu, kur es esmu uz savas ādas redzējusi, kā ierēģi cīnās pret uzlabojumiem, jo tas izraisīs pārāk daudz izmaiņu. Viņi kaut kā jūtās apdraudēti. Tieši tā. Tiek darīts viss iespējamais, lai rupi sakot, noraktu izmaiņas. Un tad tajā brīdī tam vienam gudriniekam, kas tur ir atnācis, tam vadītājiem, reizēm arī ministram, izcīnīties pret visu to armiju, tu vienā brīdī piekusīs, protams.
Es neesmu pēdējā laikā pasakojis, varbūt Mhm. tu esi redzējusi arī, kas notiek ar tiem iestāžu budžetiem. Tur vēl joprojām ir tā sistēma, ka nu, ja tu neiztērē to budžetu Es līdz gada nezinu. beigām, tad tu To, jaunu to, to, nedabūsi tikpat to, gan, lielu. to gan Ok, nezinu. Nē, ok, nē, nē. labi, labi. Mm. Pasaki, tu daudz strādā arī ar eksportētājiem, palīdz viņiem iziet citu valstu Mm. tirgos. Es redzu, ka tā ir arī ļoti augoša tā kā joma, Mm. kur daudz ir pārauguši to Mm. Baltijas reģionu un iet citur. Mēs, protams, viens variants ir, ka mēs palīdzam ar dažādiem kontaktiem, Mm. iedodam reku, tur ir labi advokāti, labi Mm. nodokļu speciālisti, ejiet Mm. konsultēties, bet ir arī otrs ceļš, ka es saprotu, ir ka mēs varam būt tie tā kā biznesa pārstāvi bezmazliet pie tiem ārzemju konsultantiem, kas pēc būtības visu to Baltijas biznesa labā vai vārdā palīdz komunicēt ar tiem ārzemju konsultantiem. Kādi katram no tiem ceļiem ir plusi, mīnusi, lai tie eksportētāji labāk norentējās, pa kuru ceļu labāk iet. To grūti mazliet pateikt, bet nu, tā atkāpjoties bišķīt atpakaļ, tā ir kaut kāda pēdējo dažu gadu tāda jaunā tendence. Mums ir vairāk uzņēmumu, kas sāk pāraugt šo reģionu, un viņiem, lai attīstītos tālāk, nekas cits neatliek, kā vai nu iet citās uzņēmējdarbības, teiksim, citās komercdarbības nozarēs un augt plašumā, bet viens bet te pašā laikā tāda plaša profila speciālisti uzņēmumi tomēr grib fokusēties uz tām lietām, kas viņiem vislabāk sanāk, ne? Un tiem tirgiem, kurus viņi vislabāk ir sapratuši, un tad tāds loģisks ceļš ir, ka viņi iet ārā. Un mēs redzam, ka Skandināvija ir ļoti populāra, mēs redzam, ka Polijas tirgus ir ļoti populārs, jo tas ir mentāli un geogrāfiski tuvāks un tirgus, kas milzīgi lieliem soļiem attīstās. Tāpat ir Centrāla Eiropa, Vācija, iet mūsu uzņēmēji ārā aktīvi un ir forši. Un kādā veidā to darīt? Tāds mikslis droši vien, kas ir labākais, jā, jo viss būs atkarīgs no tā, cik jums ir liels projekts un cik ir sarežģīts un cik daudz resursu. Visdrīzāk, jā, ja varbūt tas projekts ir tāds pavisam neliels, tas, kas ir jānodibina viens uzņēmums, maziņš, kurš pārstāvniecību, tad varbūt, ka tikpat labi mēs vienkārši varam kādu ieteikt un aizsūtīt pie kādiem saviem kontaktiem, bet ja ir kāds lielāks projekts, jā, kur ir svarīgi, ka tas cilvēks, ar kur nodarbojas, tiešām saprot to jūsu biznesu, tad es redzu priekšrocības. Ja es palīdzu vairākiem klientiem ar projektiem ārpus Latvijas, kur ir svarīgi tas, ka mēs ar to klientu esam strādājuši gadiem, un klients noteikti ietaupa diezgan daudz laika un naudas, jo ir vairākas lietas, ļoti daudz lietas, kas mums vairs ar klientu nav jāapspriež. Ja, kur es zinu, ka viņi izvēlas starp A un B būs A, un aizēju ar klientu atpakaļ parunāties par vienu no 10 jautājumiem, nevis par 10, kur savukārt tam konsultantam, kurš, ja to projektu vadīs tikai tas nezinu, jurists, vienalga, kur Polijā, jā, kur par visām tām 10 lietām nāksies parunāties, tad tāda. Un otrs arī ir, tā kā mēs ar tiem ārvalstu konsultantiem ikdienā runājam visādos projektos, jo mēs jau daudz priekš viņiem strādājam otrādi, ja, kur darbs nāk no tiem ārvalstu birojiem. Mēs mākam ar viņiem sarunāties viņu valodā. Un līdz ar to nav gluži par fizisku valodu, bet tiešām par to, kā mēs saprotam viens otru un cik ātri. Un tam klientam nav nepieciešams tulkot, lai mēģinātu saprast, kā jānodod vēstījums, lai dabūtu lietas gatavas. Citreiz arī tīri finansiāli tas varētu būt jā, protams, izdevīgāk. Protams, ka daudzos tirgos, nezinu, tas pats UK vai kur pats Skandināvija, kur tās likmes ir dubultā. Ja mūsu likmes, priekš šī tirgus skaitās dārgas, tad salīdzinu viņas ar Skandināvijas likmēm, jā, kur skaidrs, ka tev būs jāmaksā vismaz reiz 2. Un, protams, ka klientam, ja galu galā mēs
par kaut kādām juridisku konsultāciju no tā paša Zviedru jurista būs nepieciešama vienā brīdī, bet tas, kas ir tāda loģistika un projektu vadība, ja mēs to varam izdarīt par Latvijas likmēm, tas klientam, protams, ka ir izdevīgāk. Jā. Un pie tam vēl viņš runā ar cilvēku, kas runā viņa valodā, nevis jāmēģina tulkot. Un viena lieta ir droši vien projekta menedžments, bet otra lieta ir, kad ir arī opcija, droši vien, ka es nezinu, kā tavā M&A jomā, bet nodokļos vismaz mums ir nereti iespēja pateikt pa Latvijas likmēm, ka mums liekas, ka jums Vācijā tas darījums vai tā struktūra varētu būt šāda, saliekot kopā Latvijas un Vācijas to redzējumu. Un tad lūdzu apstipriniet, ka tas tā ir. Tieši tāpat arī M&A. Jo tas pats, piemēram, share purchase agreement, viņš ir share purchase agreement arī Āfrikā, rūpji sakot, un mēs viņu varam uztaisīt pēc savas saprašanas par to, kā tas izskatās, un palūgt viedokli tikai par to, vai tas viss strādā zem Zviedrijas likuma vai zem kāda cita likuma. Tā kā... Kaut kādas vēl tendences, ko tu redzi jomās, kuras mēs apskatījām, M&A, investīcijas, eksports, kas pēdējā laikā mums redzams ir, ka principā es saprotu, tā no mūsu viedokļa izskatās, ka viss notiek, ne? Šajā brīdī, protams, ka viss notiek, jā. Pozitīva atmosfēra, jā. Absolūti daudz interesantu projektu. Tiešām interesantu. Ar to pašu defense, piemēram, kur mēs mācāmies visādi jaunas lietas, kas iepriekš nebija uz galda bijušas. Šādi? Negluži varbūt, kā kurš. Jā. Kā investori skatās, starp citu, uz mūsu nodokļu sistēmu? Tas vispār ir kaut kāds parasti temats, kas viņiem interesē, vai tas ir kaut kāds, tur 5., 7. jautājums, kas tādos M&A darījumos tur tiek cilāts? M&A parasti tā nav tēma. Jā. Nē, tikai tēma, kā izdarīt pareizi, un neko teiksim tā, nesavārīt ziepes, bet tā parasti nav tēma. Tas nav izšķiroši, lai pieņemtu lēmumu vai investēt, vai nē. Un kā viņi skatās, teiksim, tad, kad nonāk jautājums par to Baltijas nodokļu telpu, tad viņi tā kā salīdzina vai skatās, ka tā Latvija pret Igauniju un Lietuvu izskatās apmēram līdzīgi, vai tur ir kaut kādas lietas, kas izpeld citreiz, ka vienai vai citai ir labāk vai sliktāk? Nē, ir skaidrs, ka ir nianses, jā, bet es neesmu redzējis nevienu darījumu, kurā kaut kas izšķirtos dēļ nodokļu sistēmas vienā vai otrā valstī. Jā, jo parasti tas tomēr ir par mūsu gadījumā, tas tomēr ir par labi, varbūt, ka enerģētika ir bišķīt cits gals, jā, kur ir tiešām, likumdošana, kas attīstās visās valstīs, un tur ir tas pats, tie paši offshore vai kaut kādas lietas, tur ir lieli jautājumi likumdošanā, kas nav attīstījušies vai nepietiekoši attīstījušies, un kur laikam ir sarunas par to, ka kāds projekts varētu notikt vai nenotikt, un tam kaut kāda likumdošana ir šķēršļa. Visur citur, ne nodokļi, ne likumdošana parasti nav jautājums. Jautājums ir pats aktīvs, jā, un paša aktīva kvalitāte. Un kā taviem klientiem izskatās ieņēmuma dienests, traucē, palīdz? Daudz dažādu mixed messages bijuši. Un, protams, mūsu birojā droši vien nenāk ar pateicības vārdiem, bet tīri tavā lauciņā, kur tu esi saskārusies, kaut kas ir dzirdēts, teiksim, kopš ir jaunā ģenerāla direktora pie varas.
Nu, nē, tā īpaši. Es domāju, ka par šo lauciņu gan droši vien, ka tu esi daudz lielāks eksperts, jo ar maniem klientiem, nu, īsti jau, nē, ja notiek, kā mēs ar tevi risinājām, tad nesen vien kāzus, ja vien nenotiek kaut kāds baigais kāzus, ja, tad tas pie manis nenonāk. Ja. Tā. Nu jā, es domāju, es zinu, par ko tu runā. Tas droši vien bija tāds ārkārtas totāls nestandarta gadījums, kur tomēr jā, izdevās visu to atrisināt. Viena karsta tēma nodokļos ir valdes atbildība, kas ir arī tavs jautājums, jo tu diezgan daudz pudu sāls apēdus esi attiecībā uz korporatīvo pārvaldību. Ko šajā jomā tu redzi? Nu, pirmkārt, kad vispār kā valdei pasargāt, citreiz es jūtu, kā pasargāt sevi. Citreiz es jūtu, ka tie valdes locekļi jau tādā bezmazā izmisumā saka, nu, vai man būt valdē vai nē, vispār, ka tie riski paliek pārāk nopietni. Kā tu uz to skaties? Nu, tie riski ir nopietni. Jā. Un nu, man liekas, ka tur skaidrs, ka mēs sākām vietā, nu, tajā brīdī, kad sāk attīstīties, teiksim tā, labā korporatīvā pārvaldība vai ideja par labu korporatīvo pārvaldību Latvijā, mēs sākām vietā, kur ar to pārvaldību bija diezgan švaki. Un bija skaidrs, ka bija jāievieš kaut kādas izmaiņas, kas veicina uzņēmumus domāt par korporatīvo pārvaldību. Nu, es lasu lekcijas par korporatīvo pārvaldību jau vairāk kā 10 gadus, un nevar salīdzināt to, kādas bija auditorijas sākumā, kur bija, nu, ļoti skaista teorija. Tagad mēs iesim mājās darīt pa vecam. Ja? Jo šitam visam, ko tu stāstīji, nav nekāda sakara ar reālo dzīvi. Kas tas tāds? kur tagad ir tiešām izglītots un foršs sarunas par korporatīvo pārvaldību un jau dziļumā un tā uzņēmumu, nu, vismaz tā, teiksim, tāda vidēja un liela uzņēmuma, nu, nerunāsim par maziem, tur droši vien bišķi cita republikā joprojām, bet tajā vidējo un lielo uzņēmumu segmentā absolūti ir cita izpratne par to, kas ir korporatīvā pārvaldība, un viņi noteikti ir kļuvusi vidēji daudz kvalitatīvāk, jā. Bet te pašā laikā mēs, man liekas, esam brīžiem, nu, kā Latvijā diezgan daudzās jomās mēs esam bišķīt aizgājuši citā grāvī, kur jāsāk domāt par to, ka vai tā sistēma, viņa tomēr, vai tas ieiešana tajā citā grāvī, līdzīgi kā arī kur direktīvas vai regulas ieviešana, kur mēs paņemam, ja direktīvā ir stingrākā līnija, tad mēs par to stingrāko līniju arī nogriežam, ja? Tad līdzīgi arī kā ar valdes atbildību, ka mēs kā cīnītos pret sliktajiem, beigās cīnījamies arī pret visiem labajiem. Un vai mēs nenonākam situācijā, kurā tieši tā kvalificēti cilvēki, kur gribētu būt valdēs, bet viņi dēļ tās sistēmas, kas ir sabūvēta, vienkārši vienā brīdī teiks, ka, hei, nu, tie riski ir pārāk lieli, un viņi vairs nav vadāmi. Ja. Tur tāds viens, es tieši nesen taisīju to ar kolēģiem pētījumu par valdes atbildības lietām par pēdējiem 2-3 gadiem. Un tas, kas tur šokējoši lien ārā, ir nu, statistikā. Ja. Ir par to, kā notiek maksātnespējas likums. Maksātnespējas likumā ir teikts, ka, ja tiek uzsākt uzņēmuma maksātnespēja, tad valdē ir pienākums nodot grāmatvedības dokumentus. Ja grāmatvedības dokumenti nav jau nodota pilnībā, tad valdē tiek izrakstīts rēķins, tad valde ir personiski atbildība par zaudējumiem. Un likumā ir ierakstīts pāns, ka zaudējuma apmērs ir kreditoru neapmierināto kreditoru prasījumu summu. Var saprast, no kurienes tas nāk,
Un var saprast, ar ko mēs tur gribam cīnīties, ar sliktiem valdes locekļiem vai sliktiem uzņēmējiem, kas grib nobēdzināt uzņēmumus, nobēdzināt aktīvus un izvairīties tur no atbildības, ja, un palikt parādā visai pasaulē. Bet tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies ar tādām vēsām acīm uz to, ja ir notikusi maksāt nespēja gluži ekonomisku apstākļu dēļ, jo tā jau ir uzņēmējdarbības esence. Uzņēmējdarbība ir risks. Uzņēmējdarbība reizēm sanāk, un reizēm arī nesanāk, un reizēm iestājas maksāt nespēju. Vai tiešām ir adekvāti, ka neatkarīgi no tā, kāpēc ir notikusi maksāt nespēja, ka valdē ir jāuzņemās pilna atbildība ar visu savu mantu par to risku. Un neviens tajā brīdī nevērtē, kāds ir patiesais zaudējuma apmērs un kāds ir patiesais valdes atbildības. Kurš no tiem neapmierinātiem kreditoru prasījumiem ir saistīts ar valdes rīcību vai nē. Un tas ir pārvērsts par tādu vienkārši brutālu sodu, kuram nav nekāda sakara ar zaudējumu atlīdzības pienākumu. Tas izraisa pārdomas. Nereti arī nodokļu jomā ir valdes atbildības jautājumi diezgan daudz, kur parasti tie galvenie kritēriji ir, kad valde var atbildēt vai valde jāatbild par uzņēmuma nodokļu parādiem. Gadījumā tur ir vesela virkne ar kritērijiem, bet tas galvenais ir, ja ieņēmuma dienests pasaka, ka jums ir tagad iestājusies maksātnespēju un lūdzu sniedziet uz maksātnespēju, un valde to nedara. Savukārt par kriminālu atbildību ir acīm redzami, ka tā ir iespējama pie kritērija, ja nodokļu parādu pārsniedz 37,000 eiro, tad risks pastāv. Bet jautājums, vai tu redzi praksē, kā valdei pasargāt sevi no tādām situācijām, jo tur ir diezgan daudz tādas kreatīvas interpretācijas no vidu puses saistībā ar šiem kritērijiem, vai pie mums, piemēram, attīstās tā valdes atbildības apdrošināšana kā Vācijā, vai varbūt kaut kādi citi paņēmieni, kas praksē notiek, kā labāk pasargāt sevi tādās tiešām godprātīgās situācijās. Divās sadaļās. Pirmā sadaļa, pēc spriežot no tā lauciņa, kurā es dzīvoju par šo tēmu, tiešām pastiprināti interesējoties, ja ir tie maksātnespējas riski, proti, ja maksātnespējas kritēriji izpildās no valdes viedokļa, vienīgais pareizais risinājums ir iet un sniegt maksātnespējas pieteikumu, vai arī tapu, vai vienalga, kas to situāciju risina. Vienkārši sēdēt un neko nedarīt, ja vien tā sīna nav tukša, tas uzņēmums, un viņam nav nodokļu parādu un nekādu citu parādu, viss ir skaisti, ja, bet vai kaut kas mazs, ko tu vari savus kabatas rīt samaksāt, ja, bet jebkuros nopietnu uzņēmumu gadījumos, vienīgais veids, jo tieši tā, tur ir ļoti, ļoti daudz risku ar personisko atbildību, kuriem tur nekāda apdrošināšana nepalīdzēs. Apdrošināšana kā tāda lēnām attīstās, bet tur jāskatās ar to, ka pirmkārt arī tie produkti ir diezgan tādā sākuma stadijā, viņi vēl nav plaši pieejami. Jā. Tas, kas ir plaši pieejams, tur ir tik daudz visādi ierobežojumi. Tas, ka tā attiecībās krimināltiesību riskiem, ja, ka ļoti, ļoti uzmanīgi jālasa. Jā. Tas, ko es saku savās lekcijās parasti valdes locekļiem, ka sliktākais iespējamais scenārijs ir, ka tajā brīdī, kad jūs apstiprināt valdē, ka kāds saka, ka mums ir grupas polise, valdes locekļiem, tur viss ir nosakts. Kur tā polise ir? Kaut kur jāsameklē, atsūtīsim kādreiz apskatīties. Nedariet tā, lūdzu. Nekad. Jums noteikti interesē zināt, kas tajā polisē ir rakstīts, kādas likumdošanas tā polise ir izsniegta.
kurā brīdī viņi vispār sāk darboties, vai viņi sāk darboties tajā brīdī, kad zaudējums ir noticis, proti ir noticis, jums ir galējais tiesas spriedums pieņems, kurā ir piedzinājums zaudējums, vai tā polise sāk tomēr darboties un jums tiek maksāti juristi izdevumi tajā brīdī, kad jūs saņemat prasības pieteikumu, jums ir jāsāk aizstāvēties. Milzīga starpība, vai ne? Jo līdz tam galvaspriedumam varētu būt vairāk gadi, kurš visu tā procesu finansēs. Un daudz visādi nianšu. Ir tiešām tā kā jālasa tās polises. Tu arī esi valdē, tu zini tās polises noteikumus? Es zinu. Okay. Tāds manuprāt, samērā tipisks jautājums par šito tēmu varētu būt, kad, es esmu valdes loceklis, bet mana atbildība ir loģistika, grāmatvedis kaut ko salēdz dēlī, vai es par to atbildēšu. Ar lielu iespēju, jā. Solidārā atbildība ir valdē, ir jārēķinās ar to tieši tā, ka valdē ir solidārā atbildība. Un valdei, un katram valdes loceklim ir pienākums pierādīt, ka viņš ir rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks. Un nevis prasītājiem, bet valdes loceklim. Un prasītājiem ir izvēle, pret ko celt prasību. Pret vienu valdes locekli, pret diviem vai pret visiem. Pret ko viņi parasti ceļ prasību? Pret tiem, kuriem ir vairāk aktīvi. Un tiem, kuriem ir aktīvi Latvijā, nevis kaut kur ārzemēs. Jā, atbildības sadalīšana var strādāt, bet tā iesākam lekcijas pusstundu, bet pie apstākļiem, kad pirmkārt tā atbildība ir pietiekoši skaidri sadalīta, un otrkārt papildus, nevar būt situācija, kurā valdes loceklis saka, ka jā, es atbildu par loģistiku un vispār neliekos nezinis, un neko nezinu par to, kas notiek tajās pārējās. Ir jābūt sistēmai, kurā valdes loceklis dēļ tās solidārās atbildības un dēļ tā, ka valde tomēr vada uzņēmumu kopīgi, ka viņiem vienalga ir sistēma, pie kura pie kādiem lielākiem darījumiem vai vienalga, kas var būt piemērots konkrētajai situācijai, ir kaut kāda sistēma, kā valdes loceklis tomēr ir lietas, kuras arī par to, kas notiek pārējos lauciņos, un ka viņam ir iespēja reaģēt. Ja tajos pārējos lauciņos kaut kas nenotiek kā vajag, ja tur nav kāds acīm redzams, ir kaut kāds acīm redzami riski, vismaz nenotiek tā, ka valdes loceklis par viņiem neko nezina. Ja. Un jūtas kā, ir jābūt visai informācijai pietiekošā līmenī un jābūt iespēja rēģēt, un tā rēģēšanā ik pa laikam jānotiek. Ja. Jautājums ir, kādu sistēmu jūs, un ja jums tā sistēma ir tāda radīta, tad varētu būt pamats teikt, kad es atbildu par to, kas notiek manā loģistikas lauciņā, bet ne citos. Ja. Bet ja tās sistēmas nav, un visbiežāk jau nav, tad tas risks par to, ka tomēr tā atbildība būs solidāra, ir diezgan liels. Jātur acis vaļā, un ja ir kaut kāds aizdoms, tad nevis jāpiemēro strauss politika. Bet... tas, kā es vienmēr saku, ka lūdzu atcerēties, ka valdes loceklis ir aktīva pozīcija. Viņš nekad nebūs pasīvs amats. Un vissliktākais ir jāpateikt, ka es par šito nezinu, un neatbildu, un labāk ir nezināt. Nē, labāk ir zināt un reaģēt. Un man patīk īstenībā par apdrošināšanu runājot. Nesen es biju pie viena klienta ciemos, un tur vienkārši ierīnas darbinieks, kas nav valdē, pateica, zini, man ir juridisko izdevumu apdrošināšana. Ja man jebkādā gadījumā vajadzēs juridiskos izdevumus, man ir polise, un to man seks. Jā. Nav slikti. Atkal jāskatās, kas tajā polisē rakstīts. Es cenšos vienmēr visiem atgādināt, ka neaizmirstiet lūdzu, ka apdrošinātāju bizness ir tajā, kad nesamaksāt, nevis tajā, kas samaksāt. Ok. Labi, neiesim tik dziļi iekšā. Pēdējais jautājums par tēmu ir par uzņēmumu pārēju. Kur arī mūsu lauciņi nereti tik krustojās, un tur droši vien ir tas stāsts ir tāds, kad ieņem dienests, kā tu zini, pēc iespējas
lai ietu pakaļ tiem nodokļu parādiem, tad pēc iespējas plaši tulko šo terminu vai konceptu un mēģina saskatīt tās uzņēmuma pārējas, kur var un kur nevar. Bet līdz ar to viņas dažreiz sev iešauja kājā no tāda viedokļa, ka uzņēmuma pārējas tur, kur viņas ir tiešām vajadzīgas, viņas neapliekās ne ar pievienotās vērtības nodokli, ne ar uzņēmuma ienākumu nodokli. Un līdz ar to uzņēmumiem tas agrāk bija, ka viņi gāja pēc ieņēmuma dienesta viedokļa, ir uzņēmuma pārēja vai nav. Tad ieņēmuma dienests ir izveidojis plašu praksi, ka visur ir uzņēmuma pārēja. Līdz ar to tādā ziņā uzņēmumiem ir kļuvis vieglāk. Bet, ko tu redzi no savas korporatīvās prakses? Vai tas ir vieglāk? Un vai tas ir veselīgāk vidēji? Jā, bet to es tieši gribēju jautāt, kur būtu jābūt tai saprāta robežai tieši uzņēmuma pārējais lietām. Tur, man liekas, ar to atkal neesmu varbūt pats labākais speciālists, jo vida doma par šo, liekas, tur evolucionē pa nedēļām burtiski, ja. Bet tas iespējas paliek tāds, ka vids veido kaut kādu interpretāciju par uzņēmumu pārēju, kurai ir maza sakara ar visiem citiem aspektiem, kas uzņēmuma pārējas skar. Nevar iedomāties, ka vienīgā problēma uzņēmuma pārējā ir nodokļi, un ka no nodokļu prizmas var veidot kaut kādu sapratni par to, kas ir vai nav uzņēmuma pārēja, un tas nevienu citu nekādā veidā neaizskars. Tur, man liekas, ir bišķīt kaut kur greizi aizgājis, jā. Jo jāatcerās, ka uzņēmuma atkarībā no tā, vai uzņēmuma pārēja ir vai nē, ir arī visādas citas sekas. Ja? Ir tas pašas darbinieku prasības. Ja, ja uzņēmuma pārēja ir, tātad darbiniekiem ir likumīgā prasība pēc no darba likuma viedokļa tiks pārceltiem otrā uzņēmumā. Ja? Un tad cik tālu mēs ejam? Ja mēs izvērtējot no juridiskā viedokļa, gan no darba likuma viedokļa, gan no komerclikuma, un komerclikumam būtu jābūt noteicošiem, jo no turienes savu kājas uzņēmumu pārējai, jā, nevis otrādi. Ja izvērtēt no komerclikuma viedokļa, tā nav uzņēmuma pārēja, tad uzņēmējs ir sastrukturējis to savu darījumu tādā veidā, ka darbiniekiem nav, rēķinoties ar to, ka darbiniekiem nav tiesību pāriet, jā. Ja pēkšņi kāds sāk pretēji komerclikuma izpratnē interpretēt, ka tā tomēr ir uzņēmējdarbība, vai tālāk, vai varētu būt risks, ka tagad visi tie darbinieki un teiks, hei, bet mums jābūt pārceltiem uz jaunu uzņēmumu. Kur ir mana darba vieta? Kur ir mana darba vieta? Jā, es rītā būšu darbā. Jā. Jā. Tas pats attiecībā uz visādiem līgumiem un tādām lietām, ja? Tur sāk rasties pārāk daudz jautājumu, ja? Plašs lauks fantāzijai. Jā. Ok, labi. Lieliski, paldies. Mums bija ļoti plašs ekskurs ar tevi visādām juridiskām un biznesa tēmām. Tad beigās vienmēr man ir tas noslēdzošais filozofiskais jautājums par to, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Kāda tava versija par dzīves jēgu? Oi! Šajā brīdī laikam, atkal vai ne dzīves jēga, šodien man liekas, ka dzīves jēga ir šeit, varbūt citā brīdī kaut kur citur, bet laikam šajā brīdī es dzīvoju ar domu, ka ir forši, ka ir kaut kādas lietas, kuras es varu aiz sevis atstāt labas, cerams izaudzināt 2 foršus bērnus, kuri teiksim tā, turpinās šo pasauli darīt labāku. Es esmu milzīgi daudz darba ieguldījusi savās smadzenēs, un ja tām smadzenēm es tagad varu izdarīt kaut ko labu, gan tepat Sorēnam ietveros, mēģinot audzēt Sorēnam biroju stiprāku nekā ar katru dienu, nekā stiprāku kā vakar.
un tas pats pa kādam stūrītim sakārtot no mūsu mīļās Latvijas un Baltijas, tad tur arī ir jēga, un tas man tiešām sagādā prieku. Nu, tāds, jā, darīt labu. Super. Ar to arī noslēgsim. Paldies tev, Eva, par tavu laiku un par tavām domām. Un skatītāji un klausītāji, lūdzu, neaizmirstiet par fondu ESI. Ja gadījumā tas jūs uzrunāja, noteikti nekautrējieties sazināties ar Evu un aprunāties par to sīkāk. Tā kā paldies tev un jauka tev 13. datumu piekdienu. Paldies, Jāni, un tev kompliments jā, par šo projektu, par podcastu. Es tiešām vienmēr klausos ar interesi. Tā ir viena no lietām, kuras staigājot klausos garos gabalus. Jā, es ceru, ka šis projekts vēl kādu laiku noteikti turpināsies. Man tiešām patīk tas, ko tu dari. Nu, līdz 100. sarunai ir plāns izvilkt. Nu. Labi, paldies. Paldies.